Lidija Danas ietekmē nolēma noskaidrot informāciju no Aivara. Ieva notic, ka Edijs grib ar viņu nopietni aprunāties par viesnīcas darbiniekiem. Lidija satiekas ar Aivaru. Ieva saprot, ka Edijs viņu ir piemānījis un ieslēdz pagrabā. Milda izstāsta Lidijai visu par viesnīcas darbu. Edijs gaida, kad Ieva pati izlaidīs viņu ārā no pagraba. Ieva atsakās to darīt. Edijs tev nav zvanījis? Nē. Kad tu pēdējo reizi ar viņu runāji? Vakar, kāpēc tu man tā prasi? Tāpēc, ka es 12 stundas viņu cenšos sazvanīt, viņam telefons atslēgts. Tā viņš nenakņoja viesnīcā? Nē. Nu, droši vien vakarā aizbrauc uz Rīgu un palika birojā, nav jau pirmā reize. Jā, bet telefons, kāpēc telefons atslēgts? Nu, baterija izlādējās. Ja lieto daudz internetu, tas nav nekāds brīnums. Nezinu, man ir kaut kāda nelāga nojausma. Nu, izbeidz. Tu varētu uztraukties, ja... Nu, Veselčka, stāsti, kā tev tur konkurenti nometnē? Kā pret tevi izturās? Kā kurš? Dāna mani ciest nevar. Apžo tevi? Nu, nē, viņa mani vēro. Bet Lidijai es patiku. Un tas ir labi. Viņa taču tur galvenā. Nu, protams. Ar Danielu sastrīdējos. Viņš visiem nervus bojā. Jā, tikai Dānai nē. Pagūp pielabināties. Danai, nu tirliņš tāds. Draudēja, ka panāks, ka mani atlaiž. Jā? Idiots. Tu uzmanies no viņa. Viņš ir baigais maita. Viņš pirmais izliedos no turienes, nevis es. Nu? Kā idejam? Nezinu. Nezinu. Neko nestāstīsi. Nav ko stāstīt. Par visiem ir, par Ediju nav. Nu tiešām, nu labi, nu pārgājam uz tu. Viss. Tu brālības sadzērāt. Nu tā simboliski bija un viss. Sabučojāties? Nu nē. Nu tiešām nē. Nu es zvēru. Es tevi mīlu. Romančiks būs, jā? Nu nē, būs, nu nē. Nu stāst, kas tur vēl? Tur traukus vācu kabinetā un uz galda bija dokumenti. Bet es nepaspēju paskatīties. Dāna man gandrīz pieķēra. Bet nekās, būs cita iespēja. Paskat. Ko es te dzirdu? Ženis strādā Māris Pāha hotelī par bārmeni? Labdien. Labdien! Jā. Atvaino. Labrīt. Labrīt. Es nācu uz darbu un redzēju Edija mašīnu stāvvietā. Tu taču negribi teikt, ka viņš joprojām ir pagrabā. Jā, ir. Pats, mans viņas tur tak ir augsts. Ja viņš būtu gribējis, viņš varētu iziet ar tevi ārā. Es taču domāju, ka tu gribi viņu pačakarēt kādas 30 minūtes. Slikti mani pazīsti. Man liekas, ka tu kaut ko nesaproti. Viņš var uzrakstīt iesniegumu policijai. Tas ir krimināla noziegums. Viņš mani pataisīs par līdzdalībnieku. Tu paskaidrosi policijā, ka viņš pats tā gribēja. Un kurš man ticēs? Labi. Nestreso. Aiziešu un tūlīt viņu izlaidīšu. Lūdzu, bet fiksi. Un pēc tam tu atnāks uz kafejnīcu un izstāstīs, kā jums gāja. Labi? Labi. Un viņš nevienam nedrīkst sūdzēties. Tu dzirdi? Jā. Labi, nevienam nesūdzēsies.
Nu, kāpēc tu man neko neteici? Pirms uz turienu viņu sūtīja. Vispār tā bija mana ideja. Citādāk jūs domājat, ka es neko nevaru. Labi, to labāk paklusē. Rusalaškā, tu tagad aizēji uz kamīnu zāli, ja? Pagaidi mani tur. Man ar Aivaru ir viens saruna. Visu labu. Kā tu pret manu sievu tagad izturies, ko kāpa? Viņa kā kalpona vai? Paklausies, kas tās par tādām absurdām idejām? Tu pats teici, ka spiegot jāiet. Es taču to domāju ar humoru. Nu, paskatīties, kā tur pie viņiem notiek, ko viņi klientiem piedāvā. Ne taču noklausīties sarunas un pētīt dokumentus. Un ko tad viņš šeit nāk? Nespiegot vai? Viņi šeit nāk ēst. Nu, tas tev tā vienam liekas, saprot? Nu, zini. Labrīt. Nu, kā Naksniņa Petersona viesnīcā? Mums būs grūti ar jums konkurēt. Jums vienkārši ir super servis. Ok, pamēģināju, tagad pietiks, laiks doties. Ne. Es palieku uz vēl vienu nakti. Iepatikās? Kā tā? Nu, kur tu vēl tādu vīnu kolekciju tītā pa velti nobaudīs, vai ne? Un tu saproti vispār, tu zini, cik šitas viss piķo? Un šīdais tas ir vispār, tas izcils. Negribu nokaršot? Es nejokoju. Lasies. Nevar šito jāpabeidz. Tad jā. Nu tad ņem līdzi. Un tad ko? To? Nē. Nē? Labi. Aiziet. Nu labi, bet es neredzu iemeslu. Es tūlīt izsaukšu policiju, tad tu redzēsi iemeslu. Un ko tu policijai teiksi? Nu, viņai nekas nav jāsaka. Man policijā strādā tava brālis. Tā ka lūdzu aiziet. Nu labi, tikai bezvārdarbības. Sarunājām. Pagā. Mašīnas atslēgas. Abā. Kas tu taisies šitāds braukt ar mašīnu? Kadā? Izbeidz. Ko? Tad tu man saki. Vācies, tad tu man saki. Nekur tu nebrauks. Nē, es tev saku, ka tu dzērumā pie mašīnas stūres nesēdēsi. Neesi naivs. Tūlīt te būs īsta boiņa. Kurš kuru? Kā īstā karā. Un karā informācijas svarīgāka nekā tanki. Drīzāk viņi apvārdos tavu sievu, nevis otrādi. Lidijai un tiem jaunajiem smadzenes ir īstajā vietā. Un manai sievai nav, ja? Tu Žeņičku nepazīsti. Es starp citu pazīstu viņu ilgāk nekā tu. Ak tā, ja? Nu? Tā pastāsti. It kā tu nezinātu, ka viņi bieži nāca uz viesnīcu. Kāpēc? Tu tiešām gribi to zināt? Jā, gribu. Numuriņu viņai vajadzēja tikai pa dienu. Un uz dažām stundām. Saprati? Tu gribi teikt, ka man Žeņuška tāda? Uz viesnīcu viņa nāca. Un ne jau viena. Tā kā secinājums izdari pats. Čau! Iedod man lūdzu kāda numuriņa atslēdziņu. Luksiņu, protams. Nu kā savādāk. Jums tūlīt ar vīru tā lielā runāšana būs, ja? Nu jā, bet viņš vēl par to nezina. Pārsteigums. Kas tu tad par pārsteigumu, ja viņš par to nezina? Ko? Zini, kā viņš uzzinās? Tu viņam pateiksi. Kad viņš iznāk no kafejnīcas, pasaki viņam lūdzu, ka es neesmu kamīnzāle, ka es esmu luksā. Kas man par to būs? Nu, kas būs? Labi, būs tev liela šokolāde. Šokolāde man garšo. Sarunāts? Sarunāts. Paldies. Jā. Sveicināti. Esiet sveicināti mūsu viesnīcā. Kā varu pakalpot numuriņu, varbūt
man šeit tikšanās. Uz kuru numuriņu Jevgeņa aizgāja? Jūs esat pazīstami, ja? Jā. Mēs esam seni ģimenes paziņas. Es jau ar Feliksu bieži braucu copēt. Vēžos. Gribēju sasveicināties. Viņa uz 32. aizgāja numuriņu Luksiņa. Paldies tev. Piedošana. Jā, Pēters no viesnīca lūdzu. Protams, ka var. Kurā datumā? Jā, brauciet, gaidīsim. Labi, visu labu. Jā, bet kur es tās atslēgas dobāzu? Nu? Pareizi, jā, es taisītos vīns vaļā ar tā, jo man nebija tā korķviļķi, un es ar visu kaut ko mēģināju taisīt vaļā visu, un labā. Pazuduši. Ļoti labi, ka tev viņa nav. No, kā te es tagad aizbraukšiem un... Ko? Aizmugurējā kabatām. Atdod. Nē, labi, Atdod atslēgas. Nu, labi, ņem. Nu, ņem. Ņem. Izbeidz. Nu, nāc, ņem. Nu, ņem. Sviet šur. Nē. Vakar man apčakarēja, šodien nesanāks. Pai malā. Izveic, es tev nekur nelaidīšu, saprati? Pai malā. Es tev nelaidīšu, izbeidz. Tu nevari braukt. Ja jau esam sākuši runāt atklāti, nu pasaki, kāpēc tev tā mana babēna nepatīk? Es brīnos, ka tu pats to nesaproti. Nu, skuķis. Grib precēties. Meklē vīru. Iepatikās precēts. Nu, tāpēc nāca pa dienām uz viesnīcu. Kas tur tāds? Viņi nemeklēja vienkārši vīru. Viņi meklēja bagātu vīru. Saprati? Un es tas bagātais, ko? Nu, tev viņi aprecēja uz laiku. Ko tas nozīmē? Tik līdz atradīs kādu turīgāku, viņi tev pametīs. Varbūt tā tava Lidija no hoteļa arī nāk tev medīt, tikai tāpēc, ka bagāts ko. Feliks, vienreiz vajag paskatīties patiesībai acīs, nevis bāzt galvu smiltīs. Visi to redz. Leons to redzēja, Ieva to redz. Vienīgi tu ne. Ievai un Leonam ženiški patīk. Nemais viņus pa vidu. Protams, ka tu vari domāt, kā tu gribi. Tevi es aizliegt nevaru. Bet paldies par atklātību. Kas ir ko? Kāpēc nav pēc formas ko? Vainīgs priekšnieks. O tu jau vainīgs? Galā netiks. Atži Malkins, 20 reizi. Kaut vai 100 priekšnieks. Uz priekšu. Avo. Sieva lika teikt, ka viņi nebūs šitajā te kamīnzālē, bet būs 32. Nu, tu jau zini, luksus. Interesanti, kāpēc? Ko? A tu uzmini, pārsteigums. A tu nemūdi, atspiedies. Jā, vienu reizi. A, kas tu man tu daudz? Parasti Edijs aizkavēs, viņš man atsūta īziņu. Bet tad piezvani viņa darba kolēģiem. Zini, kā viņš reaģēja, ja es viņu kontrolēju? Nu, bet ja tu tas satraucies.
Pagājušajā reizē viņš man tādu skandālu sarīkoja. Tad nogaidi vēl. Ja tu viņu tā nekontrolētu, viņš tev arī varbūt vairāk daudz ko stāstīt. Jā, bet pagājušajā reizē mēs vienojāmies. Ja viņš nebūs mājās, viņš man noteikti pabrīdinās. Zini, kā tagad apkārt blandās, sanarkojās un piecīšu dēļ ir gatavi nogalināt. Varbūt man piezvanīt policijai. Nē, nu zvanu uz viņa biroju, es tev aizstāvēšu. Labi, es tam mēģināšu vēlreiz pašai. Nervozitāti tu arī man uzdod stresu. Tā. Ir signāls. Nu, redzi, nu. Valnaties mani. Pagaidi. Ilgu laižam kaut kur nopelst. Tā padās pa pliko, ko? Labdien. Kur es nebraukšu? Tu arī nekur nebrauksi. Nobučo man, tad es nebraukšu. Ej, tu galīgi. Labi. Vai no pats sevi? Nē. Oho. Pardon? Pardon? Jā, Dana? Jā, tu esi drusciņi ieķēris, jā. Bet, Dana, es tūlīt braucu mājās. Jā, labi. Ja tu esi dzēris, tu nedrīkst braukt ar mašīnu. Tu nesaproti. Es tev aizbraukšu pakaļ. Kur tu esi? Tu nedrīksti braukt pats pie stūres. Tu nesaproti. Viņš ir piedzēries un taisās braukt ar mašīnu. Bet kur viņš ir? Es nezinu. Viņš bija tik ļoti piedzēries, ka viņam mēli mežģījās. Viņš nekad nebrauc iedzēris. Varbūt viņš ir izsaucis taksi? Nezinu. Nu, kas tur ir? Neceļ. Nu, viņš tev kaut ko pateica? Viņš tikai teica to, ka taisās braukt mājās. Nu, varbūt, ka viņi kāds ved. Nu, nezinu, varbūt tomēr ir jāpiezvan tai policijai, lai atrod mašīnu. Visās mašīnās viņš tagad ir GPS. Ko tu gribi, lai viņam tiesības atņem? Bet ko, lai labāk nositās? Viss būs labi. Es pazīstu savu mazdēlu. Es viņam uzticos. Un lūdzu, izbeidz celt paniku. Atļaujies, ko? Ko da? Klausies, es aizvedīšu tev uz mājām. Nevar sievietes pie savas mašīnas stūres nelaiž. Nē, es jau nebraukšu ar tavēju, es braukšu ar savēju. Blakus arī nepatīk sēdēt. Paldies. Jēzu, pagaidi! Ko? Nu? Nu, davai. Nu, davai. Viņi mani iemīlējusies. Grib Klausies. braukt peldēties. Paliec šeit pat un izgulies kādā no numuriņiem. Tas ir variants. Tad tu paliksi? Jā. Iedod man atslēgas. Palīdzēt aizmest? Nevajag, pati tikšu galā šo dzērāju. Es neesmu dzērājis, ja kas. Jā. Ejam augšā. Negrib? Nāc. Es nāku. Kas te ir šodien visiem? Jauniņas, tas stāv koridorā, krakas no biksēm ārā. Aivars pilnīgi sviestās sagājis. Nu, ko tu man neklausi, ko? Es? Jā. Es gribēju tev pārsteigumu sagādāt. Nevajag man šodien. Tāpat pārsteigumu pietiek. Oi, Rusališ, ka tu uz mani tā skaties, es vienkārši nevaru izturēt. Kas tas bija, ko? Kas? Beidzot man būs iespēja arī tavu numuriņu novērtēt. Jā, ne tikai pagrabu. Kaut par brīvu. Tas ir labi. Ieva. Ko? Nē. Tiešām negribi? Lūdzu, nāc iekšā. Eju.
Kas tev nepietiek? Tu tāpat nekā vairs nav. Pilnīgs idiots. Kurpes novelc? Nevaru. Nezināju, ka tu esi arī dzērājs. Bet tas vīna pagrabs, tas gan jums ir superīgs. Tieši tāpat kā tu. Kur ir mašīnas atslēgas? Nezinu. Labi, ir arī otra opcija. Es varu tevi ieslēgt. Kas tu esi sadista? Ko tu man visu laiku gribi kaut kur ieslēgt? Tāpēc, ka tu esi neadekvāts. Es nezinu, mazohists es neesmu, bet ja tu gribi, tad mēs varam te gultiņā. Tas ir pilnīgs idiots. Kā man patīk, ka tu šefo. Kur ir mašīnas atslēgas? Kabatā. Nu, Feliks. Ko? Nāc. Kaut kāds troksnis bija, ne? Nāc. Nedzirdēju? Ne? Varbūt kāds nāca pa koridoru. Varbūt nāca ar mūži nāca. Nu, Tagad dzirdēju. Iekritām. Piedod. Tu esi pilnīgs idiots. Kā? Pasaka man vēl kādu komplimentu. Kretīns. Nu labi, kā man patīk, ka tu dusmojies. Laid. Nē, vispirms atvainojies. Vēlreiz noskūpsti man, tad... Atslēgas atdod. Atslēgas atdod. Tu man krāp? Nē, Tu ko viņš darīja točiņā? es nezinu. Tad es eju, ja? Uz kurieni? Nu, tagad man face sadauzīs, ko? Cik ilgi jūs esat ko mīļākie? Feliks, mēs neesam. Ai, nu ko tagad liedzies? Viss ir nācis gaismā, mēs esam kopā, mēs viens otru mīlam. Ko tu Tāpēc tu muldi? arī pārvācies uz Mara Spā hotelu strādāt, lai būtu kopā ar mani. Viss, tā ir taisnība. Viņš melo, nu, Jo, es širos. pagaidi, viņš melo. Tu ko? Gribi ar mani gulēt, viņa klābūtni. Perversniks! Es nezināju, kāpēc viņš tur bija. Nu, Maita. ko vajadzēja man klausīt? Vajadzēja iet prom no viesnīcas, Ienīstu ja? tevi. Ienīsti mani. Nu, viss. Tagad tev ir pagalam dzīve, vai ne? Jā? Jā. Es tev atriepšos, es jau tā atriepšos. Rocīns par īsām. Kaut gan īstenībā būtu forši tev būt kopā, vai ne? Nevajag man Mēs varētu būt mīļākie. Ko? Mans vīrs tevi nogalinās, tu dzirdi? Nogalinās, bet viņam būs vienalga. Kad uzzinās? Rokas prom! Viņš neko neuzzinās. Viņam būs pie kājas, kas ar tevi notiek, saproti? Man jau patīk tādas karstasinīgās kā tu. Maita. Labi, gan jau mēs tiksimies. Bez atkal izdesa, nu. Ko darīs ar manām atslēgām? Ko? Nu? Iemetīšu ezerā. Jā? Nu, lūdzu, nu tad met ezerā. Nē, labāk es iedzīšu tev mašīnu ezerā, lai nomazgājas. Saprotu, ka tas ir vienkārši stulbs joks. Tavi joki ir baigi smieklīgi, Jā. ko? Jēzu, aizturi viņu. Ko? Ko? Ko vajag? Tu gan pai malā. Jā? Šito redzēji? Nu! Opā!
Mieru, es taču redzu, ka tu esi spēcīgs, viss kārtībā. Jā, nemuldi, tūlīt atkal Paldies, ka dabūsi. palīdzēji. Un ar savu meiteni es pats tikšu galā. Labi? Kādu tavu meiteni? Es tā gaidīju, ka tu kādā iemīlēsies beidzot. Nu, tas taču ir tik forši. Es neesmu iemīlējusies.